Tātad Pēters pamīž ir Pagam viss, jā. Ir fucking 20. mājas. Ir, cik pulkstens? Bez 15, 10, mums ir 45 minūtes. Ir bez 15, 10, mums vismā 10 pāri 11, jā. Nē, 10 ir augsts. Nē. Cik es mums jābūt skolā? Pēc aliņu vēl, ja? Nē, mums jābūt tagad skolā. Nu, pohājām pēc aliņu. Kroč. Nē, mēs to nedarīsim. Pagad. Es esmu izdzērs 3 šāmpus šorīt. Pēters izdzērsim 2. Nu, mēs abi esam šobrīd. Apskatīties, blē, tā fuck ir tās. Motherfucking maz pēns. Fuck, kāds sanāk, Klonpās plāni. South Park epizode, 15. sezona. 4.5. sērija, TMI. TMI formula. Skolā ejam pēc aliņu. Mēs aiziesim uz skolu, pēc tam aiziesim pēc aliņu. Oh, fuck, yeah, pagad. Ir tā, kad, jā, mēs esam diezgan fucking ierēbuši. Es uzzināju to, ka man ir 7,5 vidējā, kas ir fucking ever. Kas man vislabākais ir bijis. Pēterim ir fucking 8, tieši 8 vidējā. Arī vislabāk, kas man jau kad ir bijusi. Un fucking tad tā ir pēdējā liecība, mums vislabākās atzīmes ever. Mums skolotājs reāli. Viņas Vienkārši BOOM, baby! Es viņas reāli mīlu, viņas iedāv mums tā atcēli uz augstu, visas atzīmes. Pilnīgi izēs šī. Pagad, kas man Šito es saucu pa vienīgi. Šitais ir reāli ielas, kad mēs varam to izmantot kā čadlīšu. Šīs small fucking 7 grams kokaīna iešpats. Mēs fucking tagad izškraucam tādas acīs, ka nakur neizdzirst. Sorry, mēs esam by winning, mēs esam double winning. Mēs izdzeram baltais sāpnis. Kurš dod tādu nosaukumu? Šampions ir tikai, es nezinu, tāds ir šīs sēd apmēram baltais sāpnis. Mēs gaidām balto locekli. Pašvaldības policija. Pašvaldības policija. Mums pohuj, mums jau ir 18, mums ir dokumenti, ko pierāda. Mums var iedot iepūst, nu, mēs normāli esam. Un tātad viss normāli notiek pašvaldība. Man liekas, ka šodien ļoti vaktēs mums, bet nu, mēs esam saprātīgi cilvēki, mēs neuzvaramies pārāk agresīvi, izaicinoši. Un tā kā viss kārtībā. Jūs pastāstīt, viņi fucking gāsni, Jā, viņiem ir digitālā fotokamera rokā. Reku mēs redzam pašvaldību brauc. Ko mēs domājam par pašvaldību? Pašvaldība ir ēšņi cilvēki, kuri ir reāli mudakļi, kuri ķer cilvēkus tikai tāpēc, ka viņi negrib ķert. Nē, viņi zina, ka viņi reāli ķer pusauģus, vai viņi negrib nevies ar nopietām lietām, kā piemēram cilvēku purčkā, kur reāli apdod cilvēku. Tā vietā viņi vienkārši drasē, tas ir uzmācās 13-gadīgiem pozeriem, kur sēž parkā pīpēt cigaretes un dzer fucking bezalkoholiskos siedri, kurš šeit ir fucking legāls. Tikai 2 vārds tev, ko viņš teica. Atkārtošu vēlreiz. Dzer alkoholu. Pašvaldības policija uzmācās tiem, kas ir zem viņu līmeņa. Ja viņi uzmācās augstāk tādiem cilvēkiem kā Urlas, piemēram, ja? Es vienkārši nevaru teikt. Viņš nav zaļais. Mēs runājam pie Luksvāra, ja? Jūs esat Luksvāra. Jā, un reāli, jā. Reāli, ja viņi tiešām cīnītos par taisnību, viss būtu normāli, bet jā, uz zaļais. Tad mēs ejam pāri ielai, mēs ejam tālāk. Pasties uz blondību. Tātad, reku, normāli mini Cooperā. Šās pagājām man garām, ka es gāju tur. Tātad ir tā, ka mēs esam šobrīd trietā šeit, bet jūs to trešo personālu tagad tikai redziet, tas ir mūsu ķīniešu draugs. Viņam nedaudz izsmērēt seju, jo mums arī viņi ir. Bet mums ir cits iemesls nekā viņam var. Neviens šitī čikari nepērk. Tātad mēs dodamies tagad skolu, mēs esam sēdīt no tramvaju galma, mēs jūs tikko dzirdējāt, ka noskan kaut kāds zvans, vienkārši nesot. Jūs esat sastījuši iemesls tam zvanam? Jūs vispār saprotat, ko tas nozīmē? Jo kā, ja tu lec iekšā tramvajā, noskan tas zvans, tas zini, ka tur varās siet. Bet tu tajā brīdī tā parās laiks, tu leksti iekšā tie tramvajā, fucking. Ko tu darīsi? Un reāli tāds vienīgs jāmas, ko darīt. Pagaid, nekad viņš izdarīt. Es gribēju, zinu, ko atbildēt šitā soli. Pēders tikai pagulēt. Pēders to izdarīja. Pēders cerās. Tad mēs ejam tālāk, mēs ejam uz skolu. Šitais paļubām tiks iekšā YouTube. Pēdējais zvans. Tas ir pēdējais zvans, un tas ir pēdējā liecība. Vidusskola beigusies. Mums tikai eksāmi palika, kur man ir poka, man ir 7,5 vidējā. Es gaidīju kaut 7 vienkārši. Esmu bumērs 5, 3, 3 numurs atceros. Nice. Viņš ir mans, viņš noparkojas tikai diplomāts. Čau. Pēters svetam visas meitenes, kuras viņam, man liekas, patīk, bet tas ir pozitīvi. Mēs pēc esam uzņēmuši, mums tieši nāks pretī 2 meitenes vidās. Bet, es nezinu, mēs to filmējam. Mēs ejam gar pušķiem vai ejam gar meitenēm? Ejam gar meitenēm labāk.
Laikam 12. klasē, jā. Reāli, visu gadu reāli. Tur tas garām vēl neko nevarēja. 12 gadu. Nav pīcīši braucam? Nā. Šoreiz reāli es esmu apliecinājums tam, ka tu vari, kā, ja tu skatās maz bērni, es jums atceruši noteikti. To, ka, ja tu esi haters, tev strādā galva, tu vari dzert katru dienu, tu vari nemācīties. Es nekad nemācījos, es mēsdarbs nepildīju. Tu to vari darīt, jo es tā darīju. Dabūju 7,5 beidzot skolu. Tu, jums nav jāmācās, jums jau nav jāpazaudē labais laiks. Tas Pēterim nepatīk. Viņš iespēja. Un tātad tas... Man riebjās hokejs šeit, man riebjās fucking hokejs centrā par. Tas message ir tāds, kad ir tas laiks, kad jums mājās ir... Kad jūs atbraucat mājās vai kaut ko tādu, jums bezmaz stundas, jūs ejiet atpūsties, jo fucking tas laiks maz. Viņš ir maz. Un ejiet atpūsties, izbaudat to laiku, jo saziņā citiem cilvēkiem tas sociālā aktivitāte dod labāk zināšanas nekā, kad sēdies mājās mācīsies un nākamajā dienā neko neesat uz kontroldaru. Ejiet vienkārši, atpūšaties, aiziesiet uz kontroldaru, pēdējās minūtēs visu uzzināsiet, ko jums vajag zināt, jo visi cilvēki klasē vienmēr, kas mācās. Vienkārši spoilo tājumu, kad tu dzer, un viņi to nedara, un tādi vienmēr būs. Un, jā, vienkārši jūs uzzināsiet atbildes, jūs zināsiet visu, jūs norakstīt mēsdarbu, kuri grēks. Jā, es mācētu špīkot. Māciet, norakstīt. Jo ātrāks internets telefonā ir labāks atzīmes. Jā. Un, jā, vienkārši, nespoilējiet to laiku mācībām. Viss mācīsies tā vēst 30 gadus no savas dzīves. Vai nav jēgas? Neiepieks. Kāds skots, nav apgudīt? Nē, mums pretī nāk ar paļāgos. To emulators? Nē, tas ir cits šos. Tas ir emulators. Mums šorīt mēs slikām emulatoru. Mums ļā, bet mēs neizbeigām, lai viņš sakoja. Kā mums reāli sako. Creepy. Es domāju, ka man liekas, ka es tikko pareizi sapratu Pēters, ka gribēja kādu gados pavadis ar sēdnieci izvarot. Viņš viņu pasveicināja. Tas ir, mēs esam parkā, kas ir kongresa, un vienreiz bija tāds joks, kad... Nē, nesēdies ķerā. Nesēdies. Vienreiz bija tāds joks, kad man bijusī klases biedriem, Pēters aizmet vienkārši savu māpu, nahuj. Vienreiz klases biedriem prasīja, Dievs, sports notiek mūsu skolas biedriem. Un bija tāds, kad prikols, kad mēs sarunājām atgriezties kongresa parkā, un man zvanīja un prasīja. Tas ir ķīnieši, tieši tāda pašā tās pirkstu zīmē. Tā kā tieši tāda paša. Pagaidām neapazāt. Ķīnieši man. Un bija tāds prikols, kad... Tās, ko vajag teikt, ka... Jā, tā skolotājs. Stāvaks tas ir par lāmu. Un bija tāds prikols, kad... Un bija tāds prikols, kad man zvanīja tā meicene beigās. Bēdos, to storiju grūti izstāstīt, bet es bēgu ieteiktu. Un bija tā, ka beigās man zvanīja un prasīja, tu esi kongresa vai Kronlova parkā. Un es domāju, bļaļ, izglītīgi, saņemies. Es domāju, es pat reāli īstenībā, patiesībā man ir tikai nojauska, kā sauc filmā, vai ne? Pagaid, mēs vēl 5 minūtes vēl. Jā, es vēl nesaprotu, kā sauc šo parku, jo pagaid, es gribu apskaties, cik noļģis pakalvot kā apglūties. Un Fuck bioloģiju. Šoreiz iet uz mūsu vlogu, viņš to uzdars tiem audzēkņiem, kas par blakus stāvē. Kāds sliktajā pusē iet, jūs nezinu? Es? Es savu, nevajag savu. Un ir tā, ka daudz tie, kas taisa vlogu, viņi taisa kaut comic question of the day. Nofilmēs man rūtkaftiem, kā es apgūdos arī. Bet mūsu comic question of the day būtu... Kā tu pavadīsi 12. klasi? Kā tu pavadīsi fucking visus 12 gadus? Un vai tu beigsi tieši tāpat kā mēs, kas ir piedzārušies jau 10 no rīta, vai tu beigsi tā kā nav? Šodien izsauks apsveiks direktors, un mums poha, mēs smekam pat sūdu, mēs neko aizstāvam. Tu mēs man rūtkaft? Jā, protams. Šorīt jau pamosloties, es gandrīz nokritu uz podu, jo es vienkārši vakar diezgan atpūtos lieliski kolosāliem cilvēkiem. Cik forši ir mētāt man mapīt. This is what they do. Pirmais eksperiments angļot, fuck you, mēs guļam visur. Gādīt? Yeah! Labais.
Tātad, mēs esam gan izvēl pie skolas. Apsties, ka mēs tur esam. Labi, es saprotu, domāju, jāapgāž uz galdiņu. Mēs esam tieši, kā teikt, kreisajā krastā no skolas. Kreisais krasts kā Man mapīts, kad ir. Pilspāl. Bet es domāju, ka mēs varētu aiziet līdz Kievskam un beigt filmēt. Ja es gribēšu uzpīpēt. Bet, Jāņš, tas ir tikko Pēters dara viņam, bet parād savu rātu kamerai. Pēterim bija procedūra apsties fucking uz to rātu. Fucking šūs, bļa. Tas ir tā ir tēma. Bet es būšu atpakaļ, es totāli būšu atpakaļ. Iedomājieties, bija tikai skolas beigas un viņš fucking uz mēnesi gulējis. Viņš laiks slimnīcā un mājās. Viņam uztaisīs šos. Viņš mēnesi no pēdējā mēneša, kad visi pedristi mēģina salikt savas atzīmes kopā, lai viņiem būtu normāls atzīmes. Viņš gulējis slimnīcā un tagad viņš sēž un man pilnīgi piedzēries ar 8 vidējo. Jūs saprotat to karma? Ja tu stulbu pavad laiku, tu stulbs atzīmes būs. Es jums saku reāli, ja ir jāiet slimnīcā, darēt to pēdējā mēnesi, jo pēdējā nedēļa ir tik interesanti, ka jākārto parādu. Šodien es domāju, ka būs šities brīvdienās ievietots YouTube'ā, bet atcerieties to jautājumu, ko jūs komentāros atbildat. Tas, ka vienkārši, kā jūs pavadiet šo laiku, ko jūs ieteikt citiem, un... Cik ļoti jābūt klālai visi 12. klases laiku mazas 3. Jo arī tas fakts, ka... Paga? Šitādi ir Miķelim, man liekas, paga? Miķels? Kas ir Miķelim, jā, tā mums rakstīja. Miķels, fuck you. Miķels, fuck you. Miķelim, fuck you, īziņas. Miķeli atceries, to man ir jāapsveicina uz ceļnieks, ka viņš ir reāli, man parāda roku, tas ir daudz labāk. Man pamiekšana gaismā, mēs vienkārši esam dusmīgs tā un sūta īziņas, like, fuck you! Tātad, comic question, jūs atcerāties? Noteikti šeit Miķeli, cik vien var. Jūs redzējāt, cik tagad pulkstens, cik jau mēs tagad? Tagad varētu būt 10, man liekas. Jā, bez 5-10. Bez 5-10? Īstenībā mēs diezgan normāli pastaigājam. Mēs reāli būsim kā paraugs zēnē, mēs būsim pirmie skolā. Šeit jūs maz nepilngadīgi un pilngadīgi atcerieties. Šeit ir tā vieta, kur jūs varat satikt mūs, jo mēs te nākam smēķiet. Pirms stundām. Pēters nespēķē, bet viņš ir 3 cigaretes uzpīpējis savā dzīvē. Tā kā tas ir šutlat žūt. 3, man liekas, tas uzpīpējis. Jā. 3. Viņš nesmēķē, bet viņš saprot to, ka, šutlat žūt, kad situācija ir laba. Tātad man ir 3 šāmi, viņam 2 šāmi. Mēs redzam, kad vakar kāds ir olādi dzērs, kas ir oliķiers. Un tas ir forši. Tas atspoguļo to, ka mūsdienu jaunieti attīstās. Dzer ar vien interesantāks alkohols. Un Pēters jau gulēt. Ar to ir bedrum. Čau! Ir ļoti labs video.